Kāpēc loģistika ir svarīga biznesam? Patiesībā ir tāds uzskats, un gribētos teikt, tas ir pamatots uzskats, kad ir ļoti labs vadītājs svarīgs uzņēmumam, bet vēl svarīgāks ir loģistikas speciālists, loģistikas vadītājs. Tāpēc, kad ja mums nebūs nodrošināts pamatvajadzības uzņēmumam, tad arī uzņēmumam būs grūti funkcionēt vai nodrošināt preci plauktos. Ja, līdz ar to tad, patiesībā loģistikai ir liela nozīme biznesā. Un kādi tad ir šie punkti? Pirmām kārtām loģistikas uzdevums ir uzlabot procesu efektivitāti. Ko dara loģistikas speciālists? Nav liela māksla atvest preci no punkta A līdz punktam B, bet māksla ir to izdarīt maksimāli izmantojot esošos resursus. Pētot procesus, kas ir saistīti ar preču pārvietošanu, preču glabāšanu, arī ar iepirkumiem un izmantot šos resursus, kas mums ir, vai meklēt jaunas iespējas, lai to izdarītu pēc iespējas efektīvāk. Un arī samazināt izmaksas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs darām efektīvi, mēs darām kvalitatīvi un mēs atrodam veidu, kā samazināt izmaksas par esošo procesu nodrošināšanu. Loģistika dod iespējas arī paplašināt biznesa iespējas, jo bieži vien tiek dzirdēts par to, ka uzņēmums neattīstās, tāpēc, ka strādā tikai vietējā tirgu. Jo patiesībā mēdz trūkt zināšanu par to, kā tad notiek preču pārvadājumi, imports, eksports, un citreiz var atrast daudz labākas iespējas strādājot šajā starptautiskajā vidē. Piemēram, iepērkot preces no Azijas valstīm vai iepērkot preces no tās pašas Polijas. Bet ja mums piegādātāji saka, ka viņi nenodrošina piegādi, tas nenozīmē, ka mēs no šī piedāvājuma atsakamies. Pie esošajām zināšanām, mācoties pareizi aprēķināt šīs izmaksas, tad var atrast ļoti labas un izdevīgas iespējas, labas alternatīvas pārvadājuma procesam. Tāpat arī ir, ja mēs gribam iet uz āru, mēs gribam eksportēt preces, tad pa kādiem sadalas kanāliem, kā šī prece nonāks līdz gala patērētājiem Eiropā, Amerikā, iespējams pat Āzijā. Tātad to apgūstot un iegūstot arī attiecīgo pieredzi, ir salīdzinoši vienkārši arī izplānot.